3, 2, nāc ārā, nāc ārā, uzreiz augšā, 1, 2, 3, nāc ārā. Jā, ir tie papildus mēģinājumi un ir tas stress, bet tas viss ir tā kā vērts beigās, jo, ejot korī, ja tev ir draugi, tu arī pavadi laiku ar saviem draugiem un tu dari to, kas tev tiešām patīk. Man liekas, ka mums viss izdosies, mums ir diezgan labs koris, mēs ļoti labi dziedam un mēs jau esam iepriekš tikuši ļoti augstā pakāpē. Varbūt nedaudz stresa ir, piemēram, ir daži cilvēki, kuri arī nodarbojas ar ko vairāk par kori, ir arī ārpus skolas nodarbības un tā, un ir diezgan grūti to izsalikt kopā, bet tā, es domāju, mēs visas esam ļoti spējīgas un mēs tiešām vēlamies šo dziesmu svētkus piedzīvot. Gatavošanās dziesmu svētkiem paņēma daudz gribas spēku. Tas ir tomēr citādāk, ja pašam ir griba to darīt, ja tiešām pašam patīk iet dziedāt. Un tad, ejot uz mēģinājumiem, ir ļoti forši tā gatavoties. Jā, manuprāt, svarīgs ir arī laiks, jo ar laiku mēs ieguldamies tajos visos dziesmu tekstos, un tad mēs zinām katru noti perfekti, katru tekstu perfekti, un mēs vienkārši varam nodziedāt to dziesmu jau no galvas mierīgi. Pirmkārt, nebija smuks tas sākumā akordiņš, ja? Trešā valsts, kur ir problēma? Jums paliek tieši tas pats tonis. Visvairāk, ko es gaidu no dziesmu svētkiem, ir tas, ka mēs vienkārši izbaudam to, kā mēs izbaudam to momentu, kā mēs vienkārši dziedam uz tās lielas estrādes un kā vienkārši visa pasaule mūs klausās. Tas ir vislielākais, ko es tagad sagaidu. Es arī gaidu lielo beigu koncertu, jo tas vieno tautu un tu jūties tā kā tuvāks savai nācijai. Kad, piemēram, dziedāja gaismas pili, kad tiešām var dzirdēt visus basus, tenorus, katru partiju var atsevišķi dzirdēt, un tad tu esi iekšā tajā vilnī kopā ar visiem, un tā sajūta ir tik laba, jo tu saproti, ka tu esi daļa no tā. Es sagaidu to emociju saviļņojumu, kad mēs dziedāsim kopā visi, un mums būs visi vienoti balsīs, kaut gan atšķirīgi, bet kopā, un es nevaru sagaidīt tās emocijas, ko es izjutīšu.